pasākumu finansiāli atbalsta kultūras ministrija, bet par saturu atbild Latvijas okupācijas muzeja biedrība un, protams, arī tie cilvēki, kur šeit uzstājas personiski. Tātad mans ziņojums centīšos būt īss. Es gribētu šeit skatīt jautājumu par okupācijām Latvijā 20. gadsimtā. Un mēs zinām, ka šis vārds mūsu valodā ir vienskaitlnieks. Droši vien tāpēc arī šo sauc par okupācijas muzeju. Lai gan citos gadījumos mēs runājam par 3 okupācijām, pirmo padomju, nacistu un otro padomju, bet tas jautājumu īstenībā neizsmej. Mums vajadzētu skatīties kopumā uz 20. gadsimtu, un tad mēs nonākam pie interesanta secinājuma, ka ir bijuši vismaz 8,5 okupācijas. Kāpēc ar pusi, tas paskaidrošu vēlāk. Bet lūk, tātad mana ziņojuma pirmā daļa ir vairāk vēsture, otrā daļā ir laiks tikai, lai iezīmētu jautājumus diskusijai. Tātad pirmā daļa vairāk ir par agrīno periodu, par, teiksim, pirmajām 5 epizodēm, kuras mēs saistam ar okupācijas jēdzienu vairāk vai mazāk, un pēc tam problēma jautājumi jau par 20. gadsimta lielāko daļu, sākot ar 40. gadu. Tātad, kas šeit ir svarīgi, tas, ka vispār okupācijas jēdziens mūsu valodā ienāk ar Pirmo pasaules karu. Pirms tam viņš vispār latviešu presē nav aktuāls, un, ja mēs skatītos šeit uz kārti, reizi vēsturē, vairāk nekā 100 gadu laikā, kad Latvijas, jeb Baltijas provinču teritorija pārņem kādu svešvaru un ievieš savu pārvaldi. Pirms tam jēdziens nav aktuāls, un es jums tāpēc vērstu uzmanību uz nākošo. Jūs redzat, cik reizes maziem burtiņiem vispār latviešu presē pēc periodika.lv datiem parādās vārds okupācija. Ļoti liels lēciens ir tieši 1918. gads. Un tas nav tikai tāpēc, ka šajā gadā tiek dibināta Latvijas valsts, bet visvairāk tāpēc, ka šajā laikā sākās ļoti liels pašnoteikšanās process visā Eiropā. Un lūk, tautu pašnoteikšanās tiesību lozungs, vēl ne juridiskais princips, tajā laikā, protams, ir aktuāls ļoti daudzās vietās. Un tāpēc ir jautājums par okupāciju. Apakš iemesls, protams, ir 2. Pirmais, ka līdz tam nebija vajadzīgs, kopš 1812. gada Baltijas reģionā ir valdījis miers, ko ir nodrošinājis Krievijas impērija. Šo teritoriju nav kontrolējuši nekādi sveši spēki. Ja? Līdz ar to pašu arī latviešu politiskā kustībā praktiski piederība Krievijai un Krievijas varenība netiek apšaubīta. Ja latviešu pilsoniskie politiķi, jaunatviešu nacionālā kustība visu laiku cenšas panākt Krievijas valdības īstenos reformas, lai pārvalītu varu, tad latviešu sociālisti, protams, orientējas uz darbošanos kopā ar Krievijas sociālistiem, un ne jau velti Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija ļoti ātri kļūst par Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas daļu un arī seko visiem viņas konceptuālajiem uzstādījumiem. Tā piesaist Krievija ir divējāda, un to maina tieši Pirmais pasaules karš un lūk Vācijas okupācija šajā teritorijā. Tātad, protams, ka šī pašnoteikšanās ideja jau brīz 17. gadā, ja, un tas skar ne tikai Latviju. Beidzot īstenojās tas, par ko runājuši kopš 1881.–82. gada plusiņām, ka varētu Baltijas provinču robežas pārorganizēt un izveidot 2 autonomas provinces, viena Igauņu, viena Latviešu province. Tas ilgu laiku nenotiek, arī pārkrievošanas politikas dēļ, ko sāka Aleksandrs III. Bet, lūk, tas materializējas Igaunijas gadījumā 17. gada aprīlī, kad arī tiek pārvilkt robeža. Tā ir pirmā latviešu-igauņu politiskā vai administratīvā robeža. Tobrīd latviešu politiķi vēlās to pašu, bet Kerenskis viņiem atsaka, kad viņi dodas vizītē pie Kerenska, tā paša gada septembrī, tad Kerenskis saka, nē, latviešu tauta un latviešu strēlnieki ir pārāk sarkani. Ja? Un tāpēc Igauniem būs autonoma province, bet jums, mīļie draugi, nebūs. Kas no viņa viedokļa ir pilnīgi loģiski. Krievijas republikas ietvaros viņam nav vajadzīgs komunistisks veidojums, kurā 75% cilvēku vēlēšanās, Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanās, balso par lielniekiem. Tā, kas notiek 17. gada beigās. Lūk, situācija maina, tātad nevis Krievijas revolūcija tik daudz. Situācija maina pat ne Latviešu pagaidu Nacionālās padomes iekšējās apspriedes, kuras nekādīgi nerezultējas par neatkarīgas valsts proklamēšanu. Situācija maina pirmkārt tas, ka teritoriju pārņem vācu karaspēks. Visu teritoriju 18. gada februārī vācu karaspēks pēc neveiksmīga Brest-Litovskas saruna pirmā posma virzās priekšu un pārņem tātad visas 3 Baltijas provinces, kā arī daļu no Vitebskas provinces un daļu no Petrogradas provinces. Praktiski tāds iznāk. Ja? Tas rada jaunu
politisko realitāti visā teritorijā. Un tajā brīdī kaut kas tātad arī sākās. Lūk, tieši jaunās padomu Krievijas un Vācijas miera sarunās sākās kartas pārzīmēšana. Pirmkārt, lūk, teiksim, Breslitovskas saruna otrais posms 18. gada martā beidzas ar to, ka padomu Krievija revolūcijas glābšanas nolūkā atskās pirmo reizi no juridiskām tiesībām uz Kurzemes provinci, bet ne uz pārējo. Pārējā teritorijā Vācu karaspēks atrodas tikai miera un kārtības uzturēšanas nolūkā, lai teiks novērst hausu, ko radījusi arī lielnieku apvērsums Petrogradā. Tas ir mērķis. Taču jau tā paša gada augustā ir Berlīnē papildu vienošanās pie šī miera līguma, kas paredz to, ka padomu Krievija atskās arī no juridiskām tiesībām uz teiksim, Līvzemes provinci, lai mums nejuktu ar etnogrāfisko vidzemi, un uz Igaunijas provinci. No tiesībām uz Latgali, jeb Vitebska provinces daļu, padomu Krievija juridiski tobrīd neatsakās. Bet tas rada šo lielo politisko procesu. Ja? Tātad, lūk, šeit sākās jau ļoti aktīvs pašnoteikšanās process, kas vērs uz valstu veidošanu. Un proti 3 dimensijās, kas paralēls. Pirmais process ir atjaunot kaut kādu vēsturisko valstiskumu, jo vācu visu koncepciju vērs uz to, ka pašnoteikšanās notiek iepriekš pastāvējušās valstiskās robežās. Un šeit parādās doma pirmkārt Kurzemes hercogiste, kas tiek atjaunot 18. gada martā. Pēc tam jau septembrī praktiski tiek apvienota Līvzemes province, Igaunijas province, Samsa un Rīga, ja, un izveidojas apvienotā Baltijas hercogiste, kur Vācija pēdējā brīdī atzīst. Ja. Un beigās šīs divas saplūst par Baltijas valsti. Tas process ir amorfs, viņš nav pilnīgi pabeigts, jo pietrūks laika. Vācijas sakāva rietumu frontē, Pirmā pasaules kara beigas praktiski. Ja. Tas šo jautājumu noņem un Vācija atsauc atbalstu. Vācija pašā revolūcija un šī iemesla dēļ, lūk, Vācijas jaunā kreisā demokrātiskā valdība nolem atbalstīt nevis šo te Livonijas reinkarnāciju, bet divas jaunas nacionālas valstis, cerībā, ka viņas būs draudzīgas jaunajai sociālistiskajai Vācijai. Un tur viņi kļūdās, protams. Ja? Tā ir Augusta Vīniga lielā kļūda. Lai gan viņš, protams, ka varēja novērst visos veidos Latvijas valsts proklamēšanu, kā viņš arī atzīst savos memāros. Lūk, nākamais ir lūk, šī tā otrā dimensija. Divas jaunās nacionālās valstis, ja? Igaunijas un Latvijas republikas, lai mums nejukt ar pašnoteikšanās jautājumu. Pašnoteikšanās notiek nevis proklamējot valsti. Pašnoteikšanās, vismaz Latvijas gadījumā, notiek ar Satversmes sapulces ievēlēšanu. Un deklarācija par Latvijas valsti 20. gada 27. maijā. Pirms tam Tautas padomes akts, tie tomēr ir 38 indivīdi, kuri pārstāv politiskos spēkus, kuri savukārt ir zaudējuši visās vēlēšanās, kuras varēja zaudēt. Ja? Tik tālu par Tautas padomu un pašnoteikšanās jautājumu. Bet 20. gadā tā ir cita lieta, pat Andrievs Niedra atzīst, jā, un tagad es vairs kā nevaru teikt, ja? Vēlēšanas notikušas, un es atzīstu to visu, kas šeit ir izveidojies. Lūk, un pēdējais paralēlais, tas jautājums par to, ka veidojas divas jaunas sociālistiskas valstis. Lūk, Igaunijas darba komūna un Latvijas sociālistiskā padoma republika. Arī kā konkurējoša valdība un konkurējoša valstiskais veidojums šajā teritorijā. Tātad viss norises īstenībā, kas notiek neatkarības kara laikā, kā to sauc profesors Jēkabsons, ir saistīts ar šo spēku savstarpējo konkurenci, jo politiskie procesi nav nobeigti. Es jau minēju, varbūt viņi juridiski beidzās ar deklarāciju par Latvijas valsti, jeb ar Latvijas valsts atzīšanu starptautiski 21. gadā, aptuveni tā. Kā arī, protams, ar kontroli pār visu Latvijas teritoriju. Te ir viens attēls, lai mēs redzētu, jā, protams, slikts attēls, kā šī latviešu delegācija brauc pie Kerenska un nekā nepanāca. Jo faktiski, jā, viņi nepārstāvēja tautas vairākumu gribu arī. Lūk, kas ir svarīgi, kāpēc valsts karaspēks ir šeit, lai mums būtu saikne ar juridisko dimensiju? Tas, lūk, teiksim, izraksts no Kompieņas pamiera līguma tulkojuma, jo oriģināls franču valodā. Bet, lūk, tādā veidā, ja, ka vācu karaspēks jāatvērt no daudzām vietām, bet, lūk, šeit, ja, bijušās Krievijas impērijas teritorijās. Viņš paliek tik ilgi, kamēr to vēlās sabiedroto kontroles padomi. Un tā ir tā situācija reāli. Ne Kompieņas pamierā, ne Versailles mierlīgumā Latvija un Igaunija atsevišķi kā valstiski veidojumi nav minēti. Tikai viņa status starptautiski bijušās Krievijas teritorijas. Lūk,
Protams, ka rezultāti. Ja? Tātad pēc Kompieņas pamiera, kas prasa no Vācijas atcelt iepriekšējos līgumus, arī Brest-Litovskas miera līgumu, ja? Latvija un Igaunija faktiski atkal kļūst par Krievijas teritoriju no starptautisko sarunu viedokļa, kur Antons Uzlam atrodas Vācijas armija un okupācijas pārvaldes iestādes. Ja? Bet par pārvaldes režīmu tur nekā konkrēta pagaidām nav. Uzreiz pēc 11. novembra pamiera parakstīšanas, 13. novembrī, arī padomu Krievija anulē Brest-Litovskas miera līgumu un sarkana armija sāk kustēties rietumu virzienā. Tur nav skaidrs, ka viņi gribētu konkrēti iznīcināt Latvijas vai Igaunijas valstis, kuras atrodas tikai veidošanās pašā sākumā. Latvija pat nav proklamēta vēl tajā brīdī, bet vienkārši uz rietumiem, lai sekmētu pasaules revolūciju pašā Vācijā. Pirmkārt. Ja? Un tāpēc arī šeit pretspēks, kam tas būtu jātur. Bet revolūcijas rezultātā, kā jau minēja Augusts Vīnīgs, kā jaunās Vācijas valdības pārstāvs, ir Baltijā, viņš atzīst tātad vispirms Igaunijas pagaidu valdību, tas ir kura jau bija izveidota februārī, bet faktiski nestrādāja Vācijas okupācijas apstākļos, bet viņš atzīst un ļauj viņai pārņemt varu. Tā atzīšana notika 19. novembrī. Ja? Un viņš arī atzīst 25. un 26. novembrī ar divām notām valdības vārdā arī Latvijas Republiku un Tautas padomi un pagaidu valdību kā augstākos valsts varas orgānus. Principā pirmā starptautiskā atzīšana. Ja? Leģendas par Balfouru notu, es domāju, ka mēs varam šobrīd aizmirst un pārunāt vēlāk detaļās, ja ir vēlēšanās. Tātad svarīgi arī tas, ka Vīnīgs slēdz vēl 3 citus svarīgus līgumus ar Latvijas valdību. Viens tātad ir par okupācijas iestāžu varas nodošanu Latvijas valsts varas iestādēm 15. decembris. Problēma tāda, ka šis process paliek praksē nepabeigts, jo sarkanās armijas uzbrukums šo procesu nemaz neļauj pabeigt, un vispār Latvijas valsts jaunie varas orgāni ir rudimentāri un veidošanās stadijā. Tā ka to, kas notiek tobrīd, iznīcina sarkanās armijas uzbrukums. Primāri. Nevis kaut kādas attiecības starp, teiksim, Vācijas okupācijas karaspēku un Latvijas valdību. Bet 2 citi līgumi par Latvijas bruņoto spēku organizēšanu ar Vācijas atbalstu, kas faktiski veido sabiedrotu attiecības starp jauno Vācijas valsti un Latvijas Republiku, attiecīgi tātad 7. un 29. decembrī 1918. gadā. Ja? Lūk, kā tā realitāte, kā sarkanās armijas uzbrukums un konkurējošos valstiskais veidojums ar savu valdību, cik tālu viņš ir atspiedis Latvijas pagaidu valdību un arī vācu spēkus, ja, radot situāciju, kurā mēs nevaram runāt ne par kādu efektīvu valsts pārvaldes aparātu. Ja. 19. februārī Liepājā atrodas 3 Latvijas pagaidu valdības locekļi. Tātad viņiem pat nav kvoruma, lai pieņemtu kaut kādas lēmumus puslīdz leģitīmi. Un tas, ka sākās visu militārās pārvaldes veidošana, tie cilvēki ir izklīduši vienkārši. Viss, ko sāka veidot decembrī, tas viss ir ļoti ātri sabrucis, vēl nespējot īsti nobriest. Jautājums par neatkarības karu vai brīvības cīņām, kas mums vēl tuvāk pie šī okupācijas jautājumu. Lūk, šeit, jā, profesors Jēkabsons ir ievies iedzienu neatkarības karš, agrāk lietoja brīvības cīņas, joprojām tāds pastāv Satversmes preambulā, un datējums 18 līdz 21. Kāpēc es to tā rakstu, es minēšu drusku vēlāk, paskaidrošu, bet fakts tāds, ka karstāvoklis Latvijā tiek atcelts 21. gada augustā. Un iekšējie konflikti, terors, nāvessodi, cīņa ar komunistiem, bruņot un asiņaina cīņa risinās visu laiku. Ja. Latvijas padomu Krievijas mierlīgums 20. gada augustā to nekādā veidā nav atrisinājis. Un bez tam jāņem vērā arī tas, ka Latvijas un padomu Krievijas mierlīgums ir starp 2 neatzītiem valstiskiem veidojumiem. Latvija nav starptautiski atzīta, izņemot Vāciju praktiski. Ja? Viena lieta, un otra lieta, ka padomu Krievija arī nav atzīta. Ja? Līdz 24. gadam, tātad arī Lielbritānija viņa neatzīst de jure, un Savienotās valsts pat līdz 33. gadam neatzīst padomu Savienību de jure. Un Vašingtonā strādā tātad bijusī Krievijas Republikas vēstniecība, pilnvarotā lietiešu vadībā, gluži kā to darīja vēlāk arī Latvijas diplomāti. Tie ir tādi ļoti līdzīgi status no šāda viedokļa. Tātad lūk, ja, protams, un uz šo karu mēs varam skatīties daudz kompleksāk nekā to dara daži kolēģi, militārie vēsturnieki, jo praktiski es proponēju, ka šeit 5 skatījumi, kuriem beigās būtu jāsummējas vienā. Jā, pirmkārt, protams, var teikt, ka tas neatkarības karš,
tāda pagaidu valdībai pakļauto vienību cīņa par pagaidu valdības varas nostiprināšanu Latvijas teritorijā. Protams, un tas ir leģitīms skatu punkts, ja? Izņemot vienu lietu, ka tādā gadījumā ir jāskata visi Latvijas bruņoties spēki kā kopums, nevis tikai latviešu vienības, bet visi pagaidu valdības spēki, ieskaitot Latvijas zemesardzes vācu vienības. Īpaši kara pirmajā pusgadā, ko parasti pie mums izlaiž un traktē pilnīgi citādāk. Otra lieta, protams, ka šeit būtu jāsas arī to, ko dara nosacīt draudzīgo spēku karavīri Latvijai. Tā summa būtu lielāka, bet pagaidām mēs laikam tik tālu vēl neesam tikuši. Īsti, ja. Bet otrais jautājums, ko proponē vācu arī britu vēsturnieks Gervards, ir tas, ka tātad, ka šis periods visā Eiropā, šie konflikti, būtībā ir Pirmā pasaules kara turpinājums. Un tas turpinājums citās teritorijās iet līdz 23. gadam, kamēr stabilizējas robežas, stabilizējas jaunās valdības. Bet starplaikā tie paši karavīri, kur karoja Pirmajā pasaules karā, viņi maina karogus, viņi maina uniformas, bet kara darbība turpinās. Karavīri karo un civilizētāji cieši, viņi redz, kā mainās. Karoga un valsts simboli, bet viņu dzīvē reāli stabilitātes nav, un nav arī stabils valsts svars vairumā gadījumā. Viņas mainās nepārtraukti. Lūk, trešais jautājums, ka to var redzēt šeit kā Krievijas pilsoņu kara paplašinājumu. Proti, kur komunisti un viņu sabiedrotie, jeb sarkanē, cīnās pret baltajiem, kas ļoti plaša un amorfa antikomunistu koalīcija. Kas to saista ar mūsu teritoriju? Nevien tas, ka šeit nāk uzbrukumā sarkana armija, nevien tas, ka šeit formējās arī Bermonta baltie spēki un Līvena baltā vienība un vispārējais, bet arī tas fakts, ka visi šie cilvēki ir vai nu bijušie, vai nu esošie Krievijas pavalsnieki. Liela daļa no viņiem. Tā arī šādā nozīmē. Nākamais aspekts var to redzēt arī, ka etnisko konfliktu starp latviešiem un igauniem vienā pusē un vācu-baltiešiem otrā pusē, kas ir vērsts uz varas un mantas pārdali. Ja? Tikai vienīgais, ka šis sociālais un politiskais konflikts vairs nevēršās pret tikai, teiksim, pamatā vāciski runājošiem muižniekiem un augšslāni, bet ebri jau pret visiem vāciešiem. Jo šo ģermanofobiju ir nostiprinājusi Pirmā pasaules kara Krievu propaganda. Un viņa bijis ļoti sekmīga. Lūk, tad pēdējais, kas mūs interesē šeit visvairāk, ir ārvalstu intervences jautājums. Ka viss process var skatīt arī kā ārvalstu intervences Latvijas teritorijā. Jo šeit karo ļoti daudz dažādas valstis, ja? Padomju Krievijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas un Francijas bruņoto spēku fragmenti. Un kas šeit ir svarīgi, ir tas, ka šo te spēku lomas periodiski mainās. Sabiedrotie kļūst par interventiem vai okupantiem. Un otrādi, okupanti kļūst par sabiedrotiem. Un tas ļoti interesants process, es varbūt to pārējo neatstāstīšu, jo visi jau redz, kas mums ir uz ekrāna. Lūk, proklamēšanas akts, vēlreiz uzsvērsim, ja proklamēšanas akts ir noticis, bet nenozīmē, ka valsts pastāv reāli, ir fiziski. Lūk, ejot cauri šīm 5 pirmajām vēstures epizodēm, kas mums ir, tātad pirmais ir par Vācijas, Lietuvas un Polijas intervences un okupāciju Latvijas teritorijā. Protams, ka nevienā brīdī, Vācija ir okupējusi visu Latvijas teritoriju dibināšanas brīdī. Tas viss beidzās ar sarkanās armijas uzbrukumu, bet patiesībā līdz pat 20. gada februārim, nekad nav tā, ka Latvijas valdība kontrolētu visu teritoriju. Un daudzos brīžos kontrolē ļoti mazu teritorijas daļu, vai arī pat vispār nedarbojas. Tā kā uz kuģis ar atomu, ziniet, nav nekāda valdības darba. Tur nav nekādu valdības lēmumu protokolu. Patiesībā tā ir situācija, ka viena puslīdz efektīva Latvijas valdība, un tā ir Andrija un Niedras valdība. Ulmaņu valdība no 16. aprīļa līdz 28. jūnijam vienkārši nestrādā. Lūk, bet tātad Vācija. Jautājums Vācijas gadījumā ir tāds. Tad kuru periodu mēs uzskatām par Vācijas okupāciju? Vēsturnieku debatēm kolokvijai ļoti plaši. Skaidrs, ka no 18. gada 18. novembrī, bet skilgi līdz brīdim, kamēr viņi nodod savas pārvaldes funkcijas, īsti ne. Bet katrā ziņā Vācijas spēki paliek Latvijas teritorijā ar Vācijas, jeb ar Bermonta armijas karogu īstenībā līdz 19. gada decembrim. Un šeit vēl brīdis, kad 25. novembrī 19. gadā Meirovics un ministra kabinets piesaka Vācijai karu, kurš noslēdz ar attiecību normalizācijas līgumu nākošā gada vasarā, tāpēc, ka Vācijas valdība atskās atzīt, ka viņi būtu karojusi Latvijas valsti. Bet, lūk, šeit ir ļoti interesantā situācija, kurā, protams, ka atkal mainās. Sabiedrotie kļūst par okupantiem un beigās normalizē attiecības.
Lūk, nākamais Lietuvas jautājums. Jā, lūk, arī Lietuvas gadījumā. Tātad vēl par Vāciju tas, kā ļoti daudzos valdības dokumentos ir skaidri un gaiši minēts, ka tas ir okupācijas spēks un tas ir okupācijas režīms. Tas vārds tiek lietots nepārtraukti. Lietuvas gadījumā retāk, bet tad, kad 19. gada vasarā Lietuva pārņem daļu no Ilūgas apriņķa, arī šeit Mairovics ar dokumentu un motu to kvalificē kā okupāciju. Jo Lietuvas karaspēks pārņems Latvijas teritoriju un notur viņu līdz 20. gada septembrim bez Latvijas valdības piekrišanas. Un, protams, arī vispārējie teritoriālais strīdis ar, teiksim, Latviju un Lietuvu, Palanga, ja, kas balsojas par palikšanu Kurzemē un Latvijā, ja, Palangas apmainīšanu pret Aknīsti, ja, Latvijas pretensijas uz Mažeiķiem un vispārējais, tas diezgan komplicēts process, kas būtībā noslēdz tikai ar robežu līguma noslēgšanu. Kad mēs varam runāt skaidru un gaiši, ka ar Lietuvu mums vairs tādas problēmas nav. Un to periodu, kad Lietuvas spēku uzturējās šeit, kā arī pretendēja teorijā uz Daugavpilu un visu Latgali, vēsturiskiem iemeslu pēc, jo šī Latvijas daļa vēsturiski bija Polijas Lietuvas kopvalsts integrāla sastāvdaļa, pat ne autonoma sastāvdaļa, kā Kurzemes hercogisti. Ja? Tātad lietuviešu pretenzijām no tāda viedokļa kaut kāds pamats bija. Kā arī, protams, atsaucas uz, teiksim, ticības kopību un kultūras kopību. Ja? Tā, ka tas nebija tik vienkārši, kā mums liekas, ka Palanga un Aknīsti. Lūk, tad pēdējais Polijas jautājums. Polija, manuprāt, no visiem šiem gadījumiem ir vismazāk iemesli saukt par okupāciju, un arī būtībā Latvijas valdības dokumentu nav saukuši, cik es redzēju, cik tālu par okupācijas situāciju. Lai gan arī Polija pārņem daļu no Ilūgas apriņķa jau 19. gada vasarā, sākot ar 30. decembri, kad noslēdz Latvijas-Polijas militārās sadarbības līgumu Latgales atbrīvošanai. Tad, principā, Polijas puse savas saistības izpilda un arī atstāja Latvijas teritoriju. Tas notiek saziņā ar Latvijas valdību, un tur nekāda pārkāpuma no viņa puses nav. Tiesa, protams, to, ka Polija tik labi izpilda savas saistības, nosaka vairāk motīvi. Pirmkārt, padomi poļu karš, kas viņam vienkārši liek militāri iemesli pēc atvilkt spēkus gan no Daugavpils, gan arī no Ilūgas apriņķa. Tā ir militāra nepieciešamība, bet pretenzijām īsta pamata no Latvijas puses nav. Turot prātā arī to, ka Latgales atbrīvošanas operācijā piedalās 30 000 poļu karavīru, tas notiek poļu ģenerāļa Ridzes Smiglī vadībā viss, un 10 000 Latvijas karavīru, no kuriem 2000 Latvijas vācu zemesargi, kas ir veids bīstamākos uzdevumus, tāds kā Rēzeknes, teiksim, ieņemšana triecienā. Ja? Latviešu karavīru piedalīšanās šī operācija ir minimāla, un varam citēt profesoru Strangu, kā vienīgā militāra operācija, kuru šajā periodā Latvijas bruņotie spēki ir uzvarējuši paši, galvenokārt paši, ja? Ir Bermontiāda. Bet arī tur desants pār Daugavai bez Britu Franču flotes artilērijas atbalsta būtu bijis ļoti asiņains vai arī neveiksmīgs. Ja? Tā ka pārējās operācijās visās komunistus sakāva kāds cits. Vai nu vācu brīvprātīgie, vai nu Polija. Un nākamais jautājums ir sarežģīts. Lūk, kā mēs kvalificējam šo te konkurējošo komunistu valdību Latvijā un viņas valstisko veidojumu. Te ir problēma, jo īstenībā Latvijas valdības dokumenti to nekad nav kvalificējuši kā okupāciju. Vēl vairāk, pašā sākuma posmā, lielā mērā, ir šis apjukums, kas tad šeit notiek. Pirmie Latvijas valdības apsardzības ministra Zālīša uzsaukumi sarkaniem strelniekiem, kur atgriežas Latvijā, ir vienkārši pārnāk pagaidu valdības pusē. Tāpēc, kā to sauc, ka pirmkārt Latvijas teritorijā ienāk laupītāju bandas, to neviens nekvalificē kā padomu Krievijas agresija. Kaut kādas laupītāju bandas, kaut kādi komunisti. Ja? Un otrkārt, viņi saka, ka jāpārnāk valdības pusē, lai novērstu pilsoņu karu. Un tas mums atkal atgādina par 5 veidiem, kā skatīties uz šo laika periodu. Pilsoņu kara dimensija, kur turpinās vēl līdz 21. gadam. Un arī vēl tas jautājums, ka šajā konfliktā starp Latvijas valdības bruņotiem spēkiem un tās sabiedrotiem vācu brīvprātīgiem tajā periodā, ja? No vienas puses, un padomju Latvijas armija, kur pastiprina arī Krievijas sarkanās armijas daļas un pat ķīniešu daļas. Ja? Šajā konfliktā tomēr lielākā daļa iesaistīto cilvēku ir Latvijas pilsoņi. Vai nesošie, jeb nākamie Latvijas pilsoņi. Tā, protams, ka šeit vairāk tā pilsoņu kara dimensija. Arī raksturīgi tas, ka beigās, kad slēdz mieru līgumu, tādā Latvijas puse gribētu kaut ko uzsvērt par to, ka tā ir bijis padomu Krievijas agresija vai kā. Padomu Krievija nav ar mieru,
Un līdzīgi kā vēlāk līgumā par armijas izvešanu būtībā šis jautājums pakarās gaisā. Neviens nekad nav fiksējis politiski un juridiski, kas tad bija šis karš. Nav zināms, kurš sāka, kāpēc sāka. Ja? Un tas jautājums noņemās. Tā ka šeit, ja teiksim, te būtu iemesls, un, protams, kolēģi vēsturnieki runā par to, ka tā ir padomu Krievijas agresija, bet es teiktu, ka nē, tā lieta ir daudz neskaidrāka, nekā varētu šķist. Neviens nevar īsti pateikt, kurā brīdī šīs karaspēka daļas pārnāca Latvijas robežu, kur dabā nemaz nebija nosprausta. Ja? Latvijas valdībai pakļauto karaspēka vienību pirmās sadursmes ar uzbrukošiem latviešu sarkano strēlnieku daļām būtībā sāks decembra vidū. Un pirmās kaujas, kas Latgalē vai apšaudas, ja, tās praktiski veids tādu Krievu baltās ziemeļu armijas karaspēka vienības, kuras vēl nemaz nav pārnākušas Latvijas valdības pakļautībā. Ja. Viņas to izdara tikai tad, kad atkāpjas no Pleskavas līdz Rīgai. Ja. Bet tā šaudīšanās pa ceļam, to joprojām dara kā Krievu, teiks, baltās armijas karavīri, nevis kā Latvijas vienības. Lūk par šo te sākumu punktu. Un praktiski arī tāda par beigu posmu es jau teicu, ja, ka tas beidzās viss ar Latvijas padomu Krievijas mieru līgumu, kurš tomēr nenozīmē Latvijas valsts starptautisku atzīšanu. Un pilsoņu kara dimensija turpinās arī pēc tam vēl ļoti ilgi, vismaz līdz 21. gada beigām, un laikam tas būtu tas gads, kad mēs jau runāt par Latvijas reālu stabilizāciju, ka Latvija kļūst par realitāti dabā un arī politiski un juridiski. Tātad pats lūk Slučkas valdība Rīgā. Te arī jāsaka, atbalsts tautā ir ļoti liels. Ja Latvijas pagaidu valdība cenšas organizēt latviešu vienības, tad ļoti neveiksmīgi tās viss sadumpojās vai dezertē, un uz fronte neiet no Rīgas uz Inčkalnu, bet tur, lai cīnās vācieši un krievi pret latviešu strelniekiem, ja, Kalpaks neiet no Rīgas, tur viņš sēž Rīgā īstenībā kopā ar savām vienībām 18. gada decembrī. Un tā ir tā visa mūsu mitoloģija. Bet fakts tāds, ka Slučkas valdības padomi Latvijas armijā īsā laikā pieskās 7000 brīvprātīgu. Un vēl 10 000 pakļaujas iesaukšanai, kā rezultātā nomināli padomi Latvijas armija nomināls papīrs 105 000 cilvēku. Ja, nav mums šeit laika to salīdzināt, bet tie ir diezgan iespaidīgi cipari. Ja. Lūk, te ir Igaunijas faktors pats interesantākais. Un visbiežāk kvalificētais arī valdības dokumentās kā okupācija. Šeit ir, protams, ja, vairāk līgumi, februārī līgums par militāro sadarbību, redz kā citāti, ja, bet problēma sekojoša. Līguma mērķis ir vienīgi cīņa pret komunistiem. Un Igauņu karaspēks drīkst atrasties tikai pierobežu joslā Latvijā un tikai šajā nolūkā. Tur nav nekādas idejas, ka viņš varētu uzbrukt Rīgai. Kāds notiek un karot pret Latvijas valdības bruņotajiem spēkiem. Ja? Tā ka lūk, teiksim, arī Strazdamūņš pamieru sarunās pēc tā saucamajām cēs kaujām situācija ir interesanta. Sarunas ved tātad apvienoto Latvijas un Vācijas spēku pavēlnieki. Tajā galda pusē kopā ar vācu brīvprātīgajiem un Latvijas zemesardzes sēž latviešu virsnieks, students, kas pārstāv Baložu brigādi. Pretī sēž tikai igauņu virsnieki, ja? Tur nekāda Ziemeļarmijas pārstāvi nav neviena. Tām visām prezidē tāda lūk Antānas militārie pārstāvi, un viss šis Igaunijas pasākums, kuru viņi sauc par Landesvēru karu, nevis par cēs kaujām, nav saskaņots ne ar vienu Latvijas valdību, ne ar Ulmaņu valdību, ne ar Niedras valdību. Nekādā veidā, un to motivē, kā mūsdienu igauņu vēsturnieki raksta, tikai tas, ka Igaunijas strateģiskās intereses izveidot drošības zonu svešā teritorijā savā dienvidu pierobežā. Lūk, bet ar Strazdamūņu pamieru, kur slēdz sabiedrotie, veidojas vēl interesanta situācija, kuru droši vien nezina. Kāds tam sakars ar okupāciju, varbūt vēl viena okupācija. Ja? Tātad no 3. jūlija līdz 15. jūlijam Rīgu pārvalda sabiedroto gubernatori. Ja? Attiecīgi Britu militārais gubernators Talents un amerikāņu civilu gubernators Daulīs. Respektīvi, tā ir visa mitoloģija par to, kā Ulmaņu valdība atgriež no Liepājas Rīgā teātris īstenībā. Stingri ņemot, to dara sabiedroto gubernatoru, kuri pieprasījuši, lai vispār Ulmaņu valdība varētu nokāpt no Tvaikoņas rato Liepājā, pirmkārt solījumu, ka viņi atkāpsies un veidos jaunu valdību ar minoritāšu iesaisti, kas dabā arī notiek. Pirms nokāpšanas no kuģa visi ministri raksta Ulmaņu atlūgums. Un, teiksim, Rīga atgriež kaut kā tā dīvaina valdība, kura
atrodas teritorijā, savukārt kuras augstākā vara pieder Britu un Amerikāņu gubernatoriem. Un tad 15. jūlijā tā tika izveidota otrā valdība ar ebreju un vācu baltiešu iesaisti, ja, jau kā jauna pagaidu valdība, ja, kur beidzot tad gubernatori noliek pilnvaras un to tad sankcionē tautas padomu tajā brīdī. Bet tā ir jauna situācija. Katrā ziņā tāds intermeso mums šeit pastāv. Stipri interesants. Un, protams, ka te ir Britu un Franču kuģi un arī bruņotas vienības Rīgas ielās. Tātad, lūk, vēlreiz par Igaunijas jautājumu. Tā ir tā līnija, ja, līdz kurai pēc līguma maksimāli varēja nākt Igaunijas spēki. Viņi ir fiksēts papīri, nolūkā karo pret komunistiem. Un tā ir tā līnija, cik tālu viņi reāli atnāk, ja, ienākot Rīgas teritorijā. Protams, kā tur, jā, un galvenā mitoloģija par šo tādu, kādā veidā šīs te okupācijas fakts, kurš vairāk kārt tika fiksēts pēc tam valdības satversmes sapulces un pārējos dokumentos, kā viņš transformējās par mītu, ka Igauni ir nākuši kādam palīgā. Ja? Lūk, Igaunijas faktors rezultējas arī 921. jūlijas, ja, nevienlīdzīgs miera līgums, kurš, teiksim, principā ierobežo Latvijas suverenitāti visā teritorijā uz ziemeļiem no Daugavas. Valdība ir jāuzņemas asimetriskas saistības pret Igauniju, ja, kuras arī tiek izpildīts. Un tieši pēc tam, visvairāk pēc tam, šis līgums izveido jaunu robežu komisiju, ja, kurai tagad būs jāpārvalk tā robeža, par kur vienojās 17. gada aprīlī. Jo Igaunija tagad vēlas vairāk, nekā viņi bija piekštuši pie Krievu varas. Ja? Tā ir neveiksmīga, liels saspīlējums nāk tieši 19. gada martā, pats lielākais saspīlējums, kad ministrs kabinets pieņem jau lēmumu, ka vajadzētu gatavoties Latvijas ziemeļu teritoriju un to iedzīvotāju aizsardzībai pret tālāku Igauniju uzbrukumu. Ja? Lūk, 20. gada martā tāda situācija. Stāvus kā robeža Igaunija par teritoriju. Un valdības dokumenti, pagaidu valdības, dokumenti presa vienā balsī sauc to par okupāciju. Kā arī Latvijas satversmes sapulces vēlēšanu rezultātos ir tā arī atzīmēts, ka Latvijas ziemeļu pagastos vēlēšanas nav notikušas, un tur tiek vēlāk ievēlēti šie deputāti, tāpēc tie atrodas Igauņu okupācijā. Melns balti. Vēlāk politiski, jau 23. gadu, tas pārvērš par mītu, ka mēs esam draugi un viņi nākuši palīgā. Ja? Ties gan Latvijas vēl samaksāja visu Igauņu izdevumus par operāciju, kur viņi veikusi Latvijas teritorijā paši savā strateģiskās interesēs. Kā arī deva diezgan lielas teritoriālas koncesijas, ieskaitot Rūņu salu un vispārējo, nolūkā izveidot militāru aizsardzības savienību, kur, kā mēs zinām, bija pilnīgi disfunkcionāla. Nekā nedeva nevien 40. gadā, bet 17 gadu laikā vispār deva vienus kopīgus manevrus 17 gadu laikā. Lūk, tātad te es beigšu šo vēsturisko apskatu. Viss šīs epizodes, jā. 3 no tām arī Latvijas puse ir stabili apzīmējis ka okupāciju un pārējās 2 mēs par to varam tagad tā domāt un reflektēt, kas tā tas īsti bija. Ja? Bet par nākošo laika periodu es piezīmēšu pirms mēs pārējām pie šī slaida jau ar problēmu jautājumu iezīmēšanu diskusijai, jautājumu par to, kas ir šī pusokupācija, kuras minēja. Un te es runāju par šo te nacionālo partizāņu cerībām pēc Otrā pasaules kara. Ja mēs skatāmies uz Nacionālo partizāņu organizāciju dokumentiem, kurus publicējas profesors Strots. Tie ir pamatā no 45. 46. gada. Un tur cilvēkam vēl ir ilūzija, ka viņi varēs izveidot spēcīgu partizāņu kustību, kur pati kaut ko atbrīvos. Ka viņi tātad veido savu pārvaldes struktūru un tā tālāk, lai atjaunotu nacionālu, jeb arī nacionālu un demokrātisku Latvijas valsti. Tur nav vienprātība šajā jautājumā. Vajag demokrātiski vai ne, ja vai gulmaņu Latviju, par to neviens īpaši nedomā, galvenais, lai nebūtu svešie pie varas. Lūk, tas ir jautājums. Bet tad, kad faktiski pēc 46. gada, kad beidzās aktīvas nacionāla partizāņu operācijas, un viņi pāriet gaidīšanas režīmā, tas ir jautājums, ko tad viņi gaida tajā brīdī? Jaunu pasaules karu, gaida Britu desantu, gaida Zviedru desantu vai ko. Nu, tātad viņi skatās uz šāda veida okupāciju pozitīvi. Tas ir diezgan skaidrs, bet pie šī dokumentālā pamatojuma vēl varētu, teiksim, strādāt, lai atrastu, ja, kurā brīdī tad partizāņu grupas vai organizācija atliekas ir definējuši savu attieksmi pret rietumu valstu militāro intervenciju Latvijas teritorijā. Tāpēc es saku pusokupācija, jeb cerētā un nenotikusī okupācija. Bet pozitīva, noteikti pozitīva. Lūk,
Jautājums par Otro pasaules karu un Latvijas okupāciju, jā, periodizācijas jautājumi, ja, dažādi. Mēs parasti skaitam tradicionāli no 17. jūnija. Profesors Strods domāja, ka varētu jau skaitīt no 39. gada 5. oktobra. Tas vienkārši informācijai. Es domāju, ka Stroda viedoklis ir interesants, nav īsti pamatots tomēr. Ja. Tur viņš drusciņi pārspīlē. Ja. Jautājums par to, kas ir mūsu priekš debatēm. Pats svarīgākais par okupācijas beigu datējumu. Par to mēs parunāsim apaļā galda sarunā. Jo nekur Latvijas dokumentos nav fiksēts, kad beidzas okupācija. Ne vēsturnieku pētījumos īsti, nedz arī teiksim Latvijas politiskās varas deklarācijas. Datuma nav. Lūk, valdības nostāja. Valdības nostāja mums diezgan nepatīkam, ja? Jo valdības nostāja, protams, ka iemiesojas vairāk valsts galvas, Kārļa Umaņa. Nav svarīgi, vai viņš prezidents vai prezidenta vietas izpildītājs, viņš starptautiski atzīts valsts galva. Tātad viņa radio runa, kas publicēta presē, ir rakstiskā veidā 18. jūnijā 40. gadā, kur viņš saka tieši to. Ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu piekrišanu. Lūdzu sagaidīt draudzīgi. Tur nav ne vārda par okupāciju, par protestu vai agresiju. Tā ir konstrukcija, ko sāk veidot pamazām jau vienu mēnesi vēlāk, principā Latvijas sūtņi ārzemēs. Tad, kad viņi saprot, kas notiek. Droši vien, ka nevar tiem sūtņiem pārāk daudz ko pārmest, bet fakts tāds, ka 17. 18. jūnijā vēl ir telefona sakara ar Rīgu. Var sarunāties, neviens neko, teiksim, nezina, neviens neko neuzņemās, nevienā pusē. Vēl jūlijā ir attiecīgi Zariņa vēstule, slepena vēstule Kirchensteinam, kur viņš uzrunā kā ministru prezidentu un ārlietu ministru, atzīstot viņu tādējādi, prasa ziņas, kas tad notiek īsti. Vēlāk Zariņš to noliedz, melo, protams, ja. Bilmans arī ir sazinājies ar Rīgu, un, kā to Ainārs Lērs saka, Latvijas sūtniecības biļetēns Vašingtonā īstenībā komplekts Latvijā nav pilnīgs. Latvijā iztrūkst 40. gada jūlija numura, kur jūlija numurā sūtniecības saka, ne, Latvijā viss kārtībā, ir izveidot jaunu valdību. Nav ko uztraukties. Ja? Tie komplekti, diemžēl, ir saglabājušies citās bibliotēkās, ja? Un tā, ka izņemt kaut ko no Latvijas bibliotēkas, laikam nav galējais risinājums. Ja? Tāpat kā Latvijas arhīvā glabājās 18. jūnijā sūtīta ārlietu ministra instrukcijas sūtņiem ārzemēs, kurā, teiksim, tāda ārlietu ministrija dod vērtējumu notikumiem Latvijā. Ja? Tur tātad dokumentu klāsa, diemžēl, ir diezgan plaša. Bet kurā brīdī Latvijas sūtņi pirmie sāk runāt par okupācijas situāciju, lūk, tas ir fiksēts jau dokumentu izdevumos primāri tātad, lūk, Bilmans. Ja? Bilmans būtu pirmais 18. jūlijā. Pirmo reizi šo vārdu. Pēc Bilmaņa attiecīgi arī to lieto Pēters Soliņš un Voldemārs Salnais, un beidzot 23. jūlijā arī Kārlis Zariņš, tad, kad viņš saprot, ka viņš tomēr uzņemsies ārkārtas pilnvaru nešanu. Jo viņš svārstās vien brīdi, ja? Bilmans viņam pat sūta tādu skaidru telegrammu ar jēga ir tāda, vai nu tu uzņemsies, un ja ne, tad es kā tavs substitūts. Un tikai tajā brīdī Zariņš sadūšojas uz kaut ko tādu, ja? Ātrāk ne. Lūk, tā ir tā interesantā situācija, bet lūk, sūti to kvalificēt tā, bet problēma tajā, ka visu šo jēdzienu lietojums nav konsekvents. Okupācija ir tikai viens no jēdzieniem, kā raksturo situāciju, un to lieto paralēli ar pāriem jēdzieniem, kur galvenie ir, ka notikusi neizprovocēta agresija, ka noticis varmācības akts, ka notikusi inkorporācija vai ka notikusi aneksija. Tas viss ir kopā, un lūzuma punkts īstenībā nav 17. jūnijas, lūzuma punkts ir, lūk, tā saucamās tautas saeimas vēlēšanas 14. 15. jūlijā, kad viņi redz, ka no ārškot nekāda sadarbība ar padomju varu neiznāks, ja? Ka notiek pilnīga varas pārņemšana, un tādā gadījumā arī sūtņiem tad ir vienkārši jāsāk beidzot rīkoties. Katrā ziņā okupācijas iedziena ideja sākotnēji nāk no turienes. Lūk, lietojums pēc kara pavisam īsumā, ja, trimdā, ja mēs skatāmies arī pēc periodika LV datiem, tur var atšifrēt iedziena lietojumu biežumu. Ja. Trimdā okupācijas iedziens kļūst par galveno raksturojumu 40. gada beigās. Pirms tam ne. Nacistu okupācijas laikā vispār to nelieto, saprotam iemeslu pēc. Ja. Un tad to sauc par komunistu varas gadu vai kaut kādā tādā veidā, ja. Bet ne par okupāciju. Trimdā ir kaut kāda inerts, bet no 40. gada beigām Londonas avīzes Laiks pārējās lielās preses izdevumi, tur jau viņš nāk diezgan masīvi, ka tā ir attiecīga okupācija, bet to sauc par Krievu vai Vācu okupāciju. Tā vārdiņa padomu klāt tur īsti nav.
Tā, ka no kā es lielā mērā teiktu, jā, ka tas ir vairāk tāds sadzīvisks jēdziens, kur lieto diezgan neprecīzi, lai paustu attieksmi, negatīvu attieksmi, un lai raksturot situāciju negatīvā nozīmē, lai to raksturot svešinieku varas situāciju, kurā pie varas ir svešinieki. Bet tam ar to juridisko realitāti ir ļoti attāls sakars. Praktiski jau īstenībā nekāds. Ja? Un lūk arī, teiksim, tātad okupētajā Latvijā, kur tagad sauc par padomju Latviju daudz kolēģi, arī šeit lieto šo jēdzienu, bet ļoti līdzīgā nozīmē. Ja? Tas tiek lietots, kā lūk, teiks, vācu fašistiskā okupācija. Ja? Un arī tas tiek lietots pamatā sadzīves, kā nozīmē situācija, kurā jūs mājās atnāk kāds svešinieks, liek jums strādāt savā labā, atņem jums jūsu mantu, izzem no mājas vai arī vispār nogalina. Tālūk ir, teiksim, okupācija. Padomju sadzīviska izpratnē, ja? Un lielā mērā arī pašreiz Ukrainas kara kontekstā arī šāds lietojums nav retums. Ja? Tur nav runa par pilnīgi kaut kādu korektu iedzienu saturu. Ja? Tātad, un tad pēc tam, lūdzu un brīdis, no kā mēs sāksim šo te savu debatu pēc tam, protams, ir atmodas kustība, ja, 88. gads, un parādīsim to gabaliņu, kur Vulsons pirmoreiz publiski šo vārdu piemin šeit, un tas aiziet momentā, un to redz atkal pēc lietojuma presē, pēc periodika LV, kad tā kā bumbas sprādziens, pēkšņi 89. gadā visi laikraksti pilni ar vārdu okupācija. Kaut kur aptuveni līdz 93. 94. gadam, līdz tam periodam, ja. Pirms tam nemaz ne. Praktiski vispār nav tāda atsauča 87. gadā, ja. Pēc Vulsona runas uzreiz aiziet lielajā, ja. Lūk, un atkal jautājums par starptautisku attiecību dimensiju. Arī mēs jau varētu mēģināt kvantificēt visus tos Amerikas un citu rietumu valstu dokumentus, kā viņi sauku šo situāciju, bet fakts tās, ka tur konsekvences arī nav. Tur pārmaiņas, okupācija, pārmaiņas, aneksija, pārmaiņas, inkorporācija, kā un kuro reizi patīk, ja? Bez kaut kā pilnīgi skaidra. Ja? Un, diemžēl, latviešu valodā mums iezīmes vēl dziļākā stūrī, ka šis te iezīmes par neatzīšanas politiku, kas būtībā būtu aneksijas neatzīšana, jeb, teiks, inkorporācijas neatzīšana, pie mums pārvērties par okupācijas neatzīšanu. Lai gan tīri loģiski būtu tā, ka neatzīta okupācija nozīmē teikt, ka viņas nav bijis. Ja? Respektīvi, okupācijas neatzīšana, vārdkopa mūsu valodā kļūst par to, kam būtībā jābūt okupācijas atzīšana. Ja? Un mēs esam pilnīgi tādā loģiskā slazdā visi, kad mēs par šo jautājumu esam spiesti sarunāties ar cilvēkiem, kuri varbūt neiedziļinās. Tāpēc tas arī kļūst ļoti grūti. Ja? Lūk, jā, Baltijas vēsturnieka pieejas, es jau pašās beigās gribēju teikt vienu lietu, ja? Ka tas, kā mēs Latvijā ar šo jautājumu strādājam, nu, mēs esam diezgan tālu atpalikuši no kaimiņiem. Tātad Igaunija, pirmais jautājums, 2004. gads, ja, Magnus Ilmieru grāmata, šī te Silence Admission, klusējošo pakļaušanās. Ja. Tagad jau 2 izdevumos iznākos. Ja. Ko tad viņš šeit postulē? Viņš postulē vairākas lietas, bet 3 galvenie punktas Ilmieru būtu tādi. Ja. Pirmais, ka Baltijas valsts neatkarības zaudēšana bija process, nevis vienas dienas notikums. Ja. Otrais, ka tas nebija neizbēgami. Taču tieši vietējo elišu kļūdainā rīcība sekmēja negatīvu dinamiku. Tas, ka valsts vīri un militāri personas nedarīja to, kas viņam bija jādara. Ja? Un trešais, ja, ka sliktākais notikums bija nevis pat okupācija. Sliktākais notikums bija aneksija augustā. Tāpēc, ka aneksija veda pie sovietizācijas, pie sociālajiem eksperimentiem, pie padomu terora un neatkarības zaudēšanas. Tās valsts, kuras bija tikai okupētas, liela daļa no viņām atjaunoja neatkarību, jeb vismaz ierobežot suverenitāti pēc 2. pasaules kara. Bet tā kā šīs bija anektētas, tad nu vairs nekā. Arī tāpēc, ka vietējās elites par to nebija iebildušas nekādā veidā. Nebija pat protesta. Tas pēc Ilmjēra, ja. Un tieši viņš aicina pievērst, ja kaut kas jāpēta, ja, tad jāpēta ne tikai tas, kas veda pie 17. jūnija Latvijā, bet jāpēta ļoti daudz tas, kas notiks ar 17. jūniju un 5. augustu. Tur ir ļoti daudz jautājumu par šo laiku periodu, ko kurš dara, bet vairāk par to, kāpēc neviens kā nedara. Lūk, Lietuvā pieeja arī mainās. Lūk, Rasa Čepaitiene, kuras cer piedalīsies mūsu kopīgā konferencē ar Kara muzeju 7. maijā, viņa arī to raksturo šādi. Viņa saka, ka Lietuvā līdz 14 gadam dominēja šī te okupācijas paradigma, kas nozīmē to, ka pie viss sliktā ir vainīgs svešinieku punkts. Ja?
Neviens lietuvietis nekur nav vainojams, tikai tie svešinieki. Ja? Un viņi saka, un pēc tam pie viņam tagad ir jau arī kolaborācijas paradigma, kas uzsver to, ka monēta ir divas puses. Ja? Ko darīja svešinieki un ko darīja vai nedarīja vietējie. Un to, kas notika, tā ir summa no šiem diviem aspektiem, no kuriem nevienu nevar atraut no otra praktiski. Ja? Lūk, no manas puses, manuprāt, 5 problēmas, kuras jāpārvar mums debatēs, vēsturnieku pētījumos un beigās arī sabiedrības uztverē. Ja mēs gribam iet līdzi laikam un 21. gadsimtam, tā kā to dara kaimiņi. Lūk, pirmkārt, ja, tātad, lūk, tas ir jāapzinās, ka okupācijas paradigma nosaka šo vainas eksternalizāciju. Ja? To, ka kolaborācija vai kolaborācijas ir sekundārs faktors un par to nevajag runāt. Ja? Latvieši visi labi cilvēki. Un vienkārši nevajag to cilāt un priekš kam, ja? Jo okupācija attaisno kolaborāciju. Manuprāt, īsti nē. Nepiekrīt, ka okupācijas situācija attaisno kolaborāciju. Ja? Un šeit jāuzsver viena lieta, ja? Nevis tā kā žurnālists Laps to dara, ja? No Ilmjāra grāmatas izriet skaidri viena lieta. Par kolaborāciju ir jārunā vispirms 40. gada vasaras kontekstā. Ja? Ir svarīgi tas, ko darīja cilvēki, kas bija varas pozīcijā, kur ieņem amats, kuriem ir pienākumi, ja? Kur bija brīvas Latvijas pilsoņi un kuri neizdarīja to, ko jādara. Un tāda kolaborācija atšķirās no tā, ko varbūt darīja, teiksim, cilvēks, kurš piedzimis padomu sistēmā, ja? Un kuram pat nav īsti alternatīvas, cerības alternatīva. Tas nav viens un tas pats īsti. Ja? Tas pēc Ilmjāra, ja mēs pārdomājam, ko viņš rakstīs. Ja? Lūk, bet otrs jautājums, ja, ka tas, ka šo okupācijas jautājumu mēs absolutizējam, un jāatcerās tas, ka reālo kaitējumu nodarīja nevis okupācija. Ja? Reālo kaitējumu nodarīja totalitārais terors un sovietizācija ilgtermiņā, kas radīja migrāciju un vispārējo. Nevis pati okupācija kā tāda. Ja? Un trešā lieta, protams, ir tas, ka pagātnes un arī mūsdienu realitātes uztveri šī iemesla pēc, jo biežāk mēs atkārtojam okupācijas mantru vienskaitlī. Ja? Jo biežāk mēs nonākam pie tā, ka šī pagātnes uztvere kļūst bināra. Ja? Tā ir tā dihotomija praktiski. Ja? Melns un balts, vai no neatkarība, vai no okupācija. Lai gan dzīvē pa vidu ir ļoti daudz dažādu citu variantu. Tās autonomijas robežas ir mainīgas. Ja? Cik lielā mērā vietējie cilvēki var noteikt pašu savu dzīvi. Ja? Tas mainās, ļoti stipri mainās laika gaitā. Praktiski, ja? Un ar tādu binārismu mēs īstenībā pārāk tālu tik nevaram, par to mēs runājuši jau pāris citos kolokvijos. Ceturtais, ka nav mūsu starpdisciplināro pētījumu, un tāpēc labi, ka šeit ir klāt nevien Miļonas kundze, arī Muciņa kungs, un varbūt citi juristi, ja? Par to, ka 17. gadā bija labs mēģinājums, juristi un vēsturnieki kopīga grāmata, kas tā arī palika bez turpinājuma. Lai gan atkal mūsu kaimiņu valstīs ir daudz vairāk centienu iziet ārpus šaurās vēstures žanra prokrustu gultas. Ja? Un pēdējais, lūk, šis te, ka šāda dogmātiska pagātnes uztvere sekmē vēstures instrumentalizāciju politiskās mūsdienās un nereti arī tīri personiskās interesēs. Par šo jautājumu mums nospēlēs vēlāk Edvīns vienu Birko kunga lekcijas fragmentu. Paldies, ar to gribēju beigt. Es esmu nogurdinājis un ļoti jāatvainojas.